Rudens ir ļoti labs laiks, lai stādītu kokus vai krūmus, kas ir rakti no lauka. Kāpēc tas ir forši? Jo rudenī ir pieejams gan plašāks sortiments, gan arī bieži vien podotie augi nav pieejami tik lielā izmērā un nav tik kupli kā stādi, kas ir audzēti uz lauka. Un arī cenas ziņā no lauka raktie stādi var būt izdevīgāki. No lauka tos parasti roka agri pavasarī vai vēlu rudenī. Un šoreiz zaļinieku kokaudzētāji mums ir sagatavojis ļoti skaistas un kuplas krastu kļavas. Kas tad ir jāņem vērā stādot kokus vai krūmus ar tik lielu sakņu sistēmu? Te var redzēt, ka sakņu kamoli ir ietīti džutas audumā un vēl arī drātas sietā. Un ar visu šo iepakojumu kopā mēs krūmus liekam sagatavotajās bedrēs. Sietu un audumu nekādā gadījumā nevajadzētu ņemt nost, jo ar speciālu tehniku sakņu kamols ir izgriezts kopā ar augsni un ir ļoti svarīgi, lai tas paliktu stingrs, neizjuktu un lai tādējādi netiktu bojāta sakņu sistēma. Un tālāk jau mēs stādam kā parasti. Aizberam stādbedres ar melnzemi, kārtīgi to pieblīvējam, aplejam un vēlams arī apdobes samulčējam, jo tas gan palīdzēs saglabāt mitrumu, gan arī aizkavēs no nezāļu augšanas. Tā mums šoreiz izdevās, un lai izdodas arī tev tikt pie kāda skaista koka vai krūma tavā dārzā.